Ir tikko sācies jaunais gads. Ļaudis vērtē valsts vadītāju gadu miesu uzrunas. Pēkšņi es dzirdu savu uzvārdu. Politologs Ekstens raksturo kā ļoti neveiksmīgo valsts prezidenta runas noslēgumu, jo pēc viņa domām liela kļūda ir runāt par to, ka katram ir sava Latvija. Piemēram, tad iznāk, ka saka Ekstens, ka Tatjanai Ždanakai būs sava Latvija, Rinkēvičam būs sava un Andrim Šķēlam sava. Es saku domāt. Latvija, sava Latvija. Ko tas nozīmē? Kas vispār ir valsts? Vai tajā valstī visiem jābūt kā vienam, vai tomēr viens, kam vienreizība, neatkārtojamība ir valsts pamats? Vai Latvija nav dažādu cilvēku kopā, kurās sadzīvo, kaut arī strīdas tādi politiķi kā Rinkēvičs, Šķēle un Ždanoka? Es gribu citēt arhibīskapa Stankeviča nesen teikto. Jau vairāk kārt esmu publiski teicis, ka izmantot politiskos nolūkos vajāšanu un viens otru kodināt nacionālā augsne ir grēks no baznīcas viedokļa. Un tas ir noziegums no valsts drošības viedokļa. Mēs dzīvojam trauksmainā laikā, un mums ir jāievēro vienotība un jācenšas, lai visi skatītos viena virziena. Es atkal turpinu domāt, ar ko sākās dzimtene. Ar bildi tavā mācības grāmata, bet tajā pirmajā bildē ar burtu M gan latviešu grāmata būs vārds mamma, gan krievu vārnīca būs vārds mama. Varbūt dzimtene arī sākas ar to dziesmiņu, ko tev dzied tava mamma vai dzied tavi kaimiņi. Es ļoti labi atceros Līgo diena dziedātu dziesmu, ko meitenes kaimiņas dziedāja skaļi. Hesinsēta klībais runčis līgo, slīmi blāpu nesaņēma līgu. Tagad runājot nopietni, kādai tomēr ir jābūt Tatjanas Ždanakas Latvijai? Pēc manām domām, tā ir jāievēro Latvijas Tautas padomes sēdē 1990. gada 8. decembrī pieņemtais likums par Latvijas izglītības iestādēm, kura teikts, visās obligātajās skolās apmācību jāizteno audzekņu ģimenes valodā. Un tālāk valsts un komunālas iestādes uztur tik daudz obligāto skolu katrai tautībai, cik tas nepieciešams visu bērnu izglītošanai, izējot no pastāvošo likumu nolikumiem. Citāts beigas. Protams, tagadēja Latvija ir cita. Tagadēja Latvija var pazemot bērniņu par to, ka viņš sasveicinājis bērnu dārzā ar savu draudzeni savā dzimtajā krievu valodā. Tāda nav Tatjanas Ždanakas Latvija. Un vēl Tatjanas Ždanakas Latvijas politiķiem, visiem politiķiem, ir jāpilda savi solījumi. Kas notiek tagad? Bijušiem nepilsoņiem, Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem bija garantētas pastāvīgas uzturēšanas atļaujas, pēkšņi izmainīja status. Un jau tagad 1,500 tādu cilvēku saņēma rīkojumu pamest Latviju. Es esmu pārliecināta, ka tieši Tatjanas Ždanakas Latvija, kuru es tikko attēloju, ļaus mums visiem dzīvot mierā, iet augšup, uzturot solidaritāti un taisnīgumu. Tāda ir Tatjanas Ždanakas Latvija.